Opā! Un ko, viss kā parasti. Ūdens silts. Ledaini. Šakarabandas. Tomēr ir augstāks ūdens. Grādi +4. Tāpat kā iepriekšējā reizē. Bet ir augsts. Ritīgi saldē. Leznas. Bet pēc tam atlaidīs. Galvenais neapstāties. Ko? Tauta. Mirstam. Vienkārši negribās. Tik tā lieta. Sausam. Labinieks. Un ko es jums varētu pateikt? Atrodoties svētlaimes stāvoklī, ka vajag sekot Jēzum, atdot dzīvu viņam, un tā viņš jūs vedīs visādās interesantās aktivitātēs, un būs jautri katrā gadījumā. Labi. Bet sajūta ir superīga, vienkārši super. Bet vienmēr, ka nāc uz šejieni, nekad negribās. Tu domā, nu bāc, nu priekš kam tas ir vajadzīgs? Nu priekš kam? Bet, kad tu nonāc jau šitādā līmenī, ka tu esi zem ūdens, to varētu nosaukt vienkārši par ūdens procedūru. Es pat nevarētu, es pat nemāku aprakstīt savas sajūtas. Negribās teikt, ka man ir augsti, ka man ir silti. Kaut kas pa vidu varētu teikt, kaut kas pa vidu. Bet ir labi, ir labi. Ir forši, slava Dievam. Ir labi. Hirabakaja. Šekerabonda. Ko? Paiesim dziļāk. Labi. Ezerā, piemēram, es nezinu, es tagad esmu nonācis kaut kādā jaunā līmenī, katrā gadījumā. Bet ezerā, pieņemsim, ir krietni siltāk nekā jūrā, jo tur ir nekustīgs ūdens. Un tur ir silti, varētu teikt. Jūrā agrāk man bija augsti, jo ūdens ir kustīgs, viņš šūpojās un kustās. Bet tagad esmu nonācis līdz līmenim, kad arī jūrā man ir normāli. Nevar just to kustīgu augsto ūdeni. Sikarabakonda. Ja gadījumā kāds grib pieņemt Jēzu Kristu kā savu glābēju, tas ļoti vienkārši. Saka, es tev ticu. Ja arī nav tev ticības, palūdz, lai Dievs iedod tev to ticību, noticēt patiesībai. Un saka, mīļais Jēzu, ienāc manā sirdī un kļūsti pa manu kungu un glābēju.
āmen. Nu, tad ko darīt? Nu, tad jāseko, jālasa bībelīt ir, jāiet ir uz sektu. Un viss būs forši. Lai Dievs jūs svētī. Iešu ārā, šī karabakā ir. Ore besira cantera, shakarabondoro sienda. Parkingā, tad tāds vecāķos tāds maziņš parkings. Varbūt tās kādām mašīnām 50 maksimums. Un viņš ir diezgan papildus šodien. Uz pusi aizņemts. Kā tauta staigā, nodarbojas kaut kādām aktivitātēm svētdienā. Labāka aktivitāte, protams, svētdienā aiziet uz dievkalpojumu ir paklausīties Dieva vārda, ko saka Dievs. Stāvvietā, kad bija pie mašīnas, zvani skan, apsargs izskrien ārā, met krustus. Es saku, klausies, krustu nešana tev nepalīdzēs, aizēj labāk uz baznīcu, paklausies, ko Dievs saka. Tad viņš metot krustus, tādu šausmīgu ideju, ieskrēja atpakaļ, lai nedzirdētu neko vairāk. Jā, krustus mest jau var, zvanu skaņas dzirdot, bet, nu, ticiet man, tas nepalīdzēs. Vajadzīgs dzirdēt Dieva vārdu, ko saka Dievs, un vienkārši to darīt. Un tad tas viss darbosies. Bezjēdzīgi krustus mest māņticīgi, tas nedarbojās. Tā kā, nu, lai Dievs jūs svētī visus. Esam krastā.